Šajā pavasarī Saeimā skatīsim Mana balss iniciatīvu par mobīlo telefonu un viedierīču ierobežošanu skolās. Tad šī iniciatīva sasaucās arī ar apvienotā saraksta iniciatīvu par viedierīču un mobīlo telefonu ierobežošanu vispārējās izglītības iestādēs un delegējumu izglītības iestāžu direktoriem. Manuprāt, mobīlo telefonu ierobežošana ir jāskata arī vecuma posmu kontekstā. Piemēram, 1. un 3. klasē tajā vecuma posmā bērniem ir jāprot, jāmācās lasīt un rakstīt bez mobilām viedierīcēm. Un tas ir obligāts ierobežojums šajā vecuma posmā. Tālāk būs jau likumā nodots delegējums obligāti izstrādāt šos viedierīču un mobīlo telefonu ierobežošos pasākumus. Un šeit jau arī vecāki ar skolas padomēm varēs iesaistīties, lai atrastu labāko risinājumu. Bet neapšaubāmi arī šobrīd Latvijā ir diezgan daudz izglītības iestāžu vadītāji, kuri nesaredz, ka tā ir problēma. Manuprāt, tā ir liela problēma arī Eiropas kontekstā. Arī tāda valsts Somija, kurā ir augsta izglītības kvalitāte, sāk runāt par mobīlo viedierīču ierobežošanu. Līdz ar to mums jārada vienota pieeja, ka mobīlie telefoni ir arī atbalstāmi, taču sākuma izglītības posmā viņus noteikti ir jāierobežo. Un tālāk jau vienota izpratne direktoriem, iestāžu vadītājiem par šo telefonu izmantošanu, lai viņi tiek izmantoti jēgpilni mācību programmu īstenošanā. Diskutēsim un noteikti atradīsim labāko risinājumu gan bērniem, gan vecākiem, gan visai sabiedrībai kopumā.